Vai tiešām Apple beidzot ir padomājis par parastajiem cilvēkiem un iedevis, ne gluži maksimumu, bet vairāk nekā parasti par zemāko cenu? Jā, pirms apskats gribētu pateikt milzīgi paldies Bit Latvija, kur mums nodrošina šo telefonu, lai mēs varētu veikt šo apskatu un mazliet papētīt viņu un pastāstīt arī jums. Paldies vēlreiz, Bit! Šodien apskatīsim jauno iPhone 17 standarta versijā. Ja interesē apskats par Pro vai Pro Max telefonu, tad tos jau kādu laiku var atrast manā YouTube kanālā. iPhone 17, diemžēl, nav pieejams spilgti oranžajā krāsā, bet nebēdā. Man rokās ir viegli lilīgais, un vēl ir pieejams 4 citas krāsas bez šīs – melna, zila, zaļa un pelēka. Pats telefons noteikti ļoti atšķiras vizuāli no jaunā Pro versijas. Un ne tikai krāsas dēļ, bet arī uzreiz ir pamanāms, ka viss aizmugurējais dizains ir pilnībā savādāks. Trūkst ekstra kameras, kas ir ierasta lieta. Nav šis kameras iztilnis. Un pateicoties, ka viss aizmugurē ir viens vesels, logo atrodas mūsu mīļajā vietā, tieši pa vidu. Man personīgi patīk vairāk vizuāli Pro versija, ja neskaita, protams, logo izvietojumu uz viņu, bet tā jau atkal ir galvenā lieta. Tāpat salīdzinot ar iepriekšējiem modeļiem, šis telefons rokās jūtas mazliet vieglāks un ergonomiskāks. Mazliet apzinājies ir rāmja izmērts, iegūts Ceramic Shield 2 stikls, kas padarīs šo telefonu izturīgāk pret skrāpējumiem un kritieniem. Atšķirībā no Pro modeļa, standarta versija ir palikusi pie alumīnija korpusa un šīs vecās stikla aizmugures. Pats telefons ir aprīkots ar A19 čipu, kas, kā jau ierasts, ir mazliet ātrāks un mazliet baterija mazāk rijoša. Tieši tāpēc Apple sola all day battery, bet man jau gribētos ticēt, ka realitātē tas atšķirsies, ja lietosiet telefonu intensīvāk vai dienas iejauksies līdz kādam vakar tusiņam. Pārsteidzoši ir tas, ka arī Pro Motion 120 Hz Always On ekrāns ir iekļauts šajā standarta versijā, kas viennozīmīgi bija pārsteigums, jo parasti labumi, kas ir marķēti ar Pro nosaukumu, arī paliek Pro telefonos. Bet šoreiz Apple izdomāja mums mazliet palutināt. Tāpat ekrāna spilgtums spēj sasniegt 2000 nitus, kas nav gluži 3000, kas ir Pro versijai, bet tas tāpat palīdzēs saulē saskatīt ekrānu mazliet labāk. Aizmugurē ir izvietotas 2 kameras. Galvenā 48 megapikseļu kamera, kas ir reiz 1, un ultra platleņa kamera. Tāpat arī standarta versija beidzot ieguva uzlabojums priekšējai kamerai, un tā ir 18 megapikseļu centra stage kamera. Tas nozīmē, ka tāpat kā uz Pro versijas vai arī uz Air versijas telefoniem varēsiet vieglāk centrēt bildes, un telefons spēs pielāgoties uz platāku leņķi vai arī uzņemt bildi horizontāli, neskatoties, ka tur telefonu vertikāli. Tāpat arī kameras funkcija iegūst šo duālo uzņemšanas iespēju, kad var filmēt gan ar selfie kameru, gan ar aizmugurējo kameru reizē. Manā uzturē lieliski feature, un es jau viņu izmantoju vienā no saviem pēdējiem vlogiem otrā YouTube kanālā. Pēc manām domām Apple padarīja tiešām labu darbu, iedodot standarta iPhone lietotājiem Pro sajūtu, nepaceļot cenu. Un godīgi, beidzot es teiktu, ja telefons jums nav paredzēts satura filmēšanai vai darbam, tad standarta versija ir labākā izvēle, ņemot vērā cenas un performances attiecību. Nu ko, paldies, ka skatījāties manā apskatu un tiekamies jau nākamajā video.